kāpēc es paskatos uz tieši fiziskas personas datu apstrādes likumu un kāpēc es pievēršu viņam uzmanību? Tāpēc, ka pēdējos gados tas, ko mēs redzam arī ar pandēmijas laiku, ar Ukrainas kara laiku, mēs tautu vai cilvēku esam neapmierināti ar mūsu valsts varas rīcību attiecinoši pret cilvēkiem. Bet redziet, ja ir šī personas data aizsardzības likums aizsargā šos cilvēkus, ja viņiem, piemēram, ir kaut kāda psihiska saslimšana vai sodāmības un tam līdzīgi, un valstī ir arī savi noslēpumi, valsts varai savu noslēpumu, viņiem katram ir savs piekļuvs šiem noslēpumiem. Tad, ja mēs pastamies uz to, tad viņiem šī informācija ir, bet viņi ar viņu var manipulēt, bet mums parastiem cilvēkiem nav šādas piekļuves, un mums nav līdzi ar ko nekādas īsti iespējas patiesi cīnīties pret šo valsts varu, tikai caur faktiskiem pierādījumiem. Un šie pierādījumi var būt tikai tad, kad ir jau pārkāptas cilvēktiesības vai veikti kaut kādi iepirkumi, kas mums ir dzirdēti absolūti neadekvāti. Un tas, ko mēs šobrīd pieredzam, tās ir manipulācijas ar tirgu, lai no cilvēkiem dažādos veidos izspiest naudu. Un ne tikai manipulācijas ar tirgu, mēs runājam par gāzi un par elektrību, bet vēl jau ir arī tāda aspekta par likumu pieņemšanu, kas ir sodāmības princips, tāds izteikts komunistisks gājiens. Un tad rodās jautājums, kādā valstī mēs dzīvojam, demokrātiskā vai komunistiskā, jo izskatās, ka demokrātiska valsts ir nekas vairāk kā tikai ilūzija par brīvību un demokrātiju kā tādu, jo viņas nav šīs vienlīdzības. Un vēl ir tāds nemazāk svarīgs aspekts, kas, manuprāt, šajos mēnešos notiek, jo ļoti drastiski notiek šīs pārmaiņas tieši finansiālā un likumiskā veidā, lai tā kā padarītu cilvēku vai apspiestu cilvēku, padarīt vainīgu par kaut ko un apspiest šo cilvēku. Tad, ko tas varētu nozīmēt? Tas nozīmē novērst parastā cilvēka uzmanību no būtiskām lietām. Manuprāt, šobrīd būtiska lieta ir cilvēkiem pievērsties tiesas procesam, kas ir saistīts ar Mārtiņa Bunkas slepkavību. Burtiskā nozīmē.